Labrīt! Ļoti priecājos jūs šodien satikt un sveikt un tik tiešām novēlēt jums skaistu dienu, jo, kā dzirdēju, patiešām tā ir svētku diena. Jums un arī patiesībā sakot man, jo savā dzīvē vēl neesmu jūs satikusi un tik ļoti spēju novērtēt to darbu, ko jūs darat. Un mēs arī Satversmes tiesas tiesneši, kā kolektīvs ar darbiniekiem, sūtam jums lielus sveicienus un pateicību tiešām par to darbu, ko jūs darat, jo mēs to redzam, novērtējam un novērtējam arī caur Satversmes burtu, garu un iedzīvināšanu dzīvē. No vienas puses man ir sarežģīts uzdevums šodien runāt Satversmes vārdiem, Satversmes tiesas spriedumu vārdiem, bet tai pašā laikā es centos juridisko valodu pārveidot cilvēku valodā, un lai tās atziņas un vērtības jums ir kaut nedaudz paliekošas, un jūs varat arī nodot gan savos kolektīvos, gan iespējams arī mājās par to runāt. Tātad, gan darbs, gan ģimene ir Satversmē ietvertās pamatvērtības. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šīs vērtības ir svarīgas ne tikai pašam cilvēkam, lai pašnoteiktos, bet arī, protams, valstī. Un valstī tas ir nepieciešams, lai valsts varētu turpināt pastāvēt un funkcionēt. Un vēl būtiski atzīmēt pašu Satversmes tiesas ievadu un ievada pamatdomu vai to vēstījumu, ko mums gribēja pateikt ievada autori, proti, ka mums sabiedrībai un patiesībā ikvienam ir jārūpējas ne tikai par sevi un savu tuvinieku, bet arī, protams, par visas sabiedrības kopējo labumu. Un juridiski mēs to novērtējam caur nodarbošanos brīvību. Nodarbošanās brīvība ir ikviena cilvēka pamatiesība. Un no vienas puses šī nodarbošanās brīvība tiek izmantota kā mana brīvība, un otras puses kā nepieciešamība, cilvēka vajadzību un nepieciešamību. Un abi šie priekšnoteikumi iet roku rokā un pēc savas būtības nav nošķirami. Par ko runā Satversme un Satversmes tiesas spriedumi attiecībā uz ģimenes lomu, attiecībā uz vērtībām kā ģimene un attiecīgi darbs? Mēs redzam ar juridiskajiem tekstiem un novērtējam darbiniekus, darba devējus un novērtējam arī pašu cilvēka privāto dzīvi. Kā jau teicu, no vienas puses vērtība ir darbs, no otras puses ir ģimene. Un cilvēka privātā dzīve arī ir viena no Satversmes neatņemamajām sastāvdaļām. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēka privātā dzīve veido individa pašnoteikšanos un savas tiesības šo privāto dzīvi īstenot. Un Satversmes tiesas ir atzinusi, ka tas ir nesaraujami arī saistīts ar Satversmē ietverto vērtību un kādu, proti cieņu un brīvību. Tas nozīmē, ko jūs darat savos darbos un savos pienākumos, jūs dodat brīvību un cieņu attiecībā uz saviem darbiniekiem, kā darba devēji. Un tiesības uz privāto dzīvi, protams, var sevi ietvert tostarp arī tiesības uz ģimenes dzīvi. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tas ir ļoti būtisks elements vecāku un bērnu iespējai baudīt viena otra sabiedrību. Un valstī, tas noteikts arī Satversmes tiesas spriedumos, ir pienākums ievērot, cienīt un ieraudzīt šo ģimeni valstī, tātad bērnu un vecāku savstarpējās attiecības. Un valstī ir pienākums arī veikt pasākumus, lai aizsargātu šīs ģimenes un lai šīs ģimenes būtu kā sabiedrības vērtība. Jautājumā par ģimenes dzīves līdzsvarošanu arī ir būtisks aspekts, ko Satversmes tiesa ieraudzījusi. Protams, no vienas puses ir svarīgi saņemt atalgojumu par padarīto darbu samaksu, un no otras puses mēs nedrīkstam aizmirst par atpūtu. Liekas, šīs tiesības uz atpūtu no vienas puses ir pašsaprotama lieta, bet tajā pašā laikā arī Satversmes tiesa savos spriedumos par to ir runājusi. Tātad ir viens gadījums bijis, kad Satversmes tiesā vērsās attiecīgi ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas darbinieks ar
tādu jautājumu, proti, kā netika maksāta svētku dienās izmantotā darba pienākumu veikšanai un netika maksāta samaksa par darbu svētku dienās. Un šo regulējumu Satversmes tiesā atzina par spēkā neesošu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, pasakot, kā lielākā daļa svētku dienās sabiedrības atpūšas, izmanto savas tiesības uz atpūtu. Taču ir darbinieki, vai tie būtu valsts, vai tie būtu privātie, kuriem tomēr šie darba pienākumi svētku dienās jāveic. Un tajos gadījumos, kad valsts vai privātie darba devēji nenodrošina atlīdzību, tas nozīmē, netiek īstenotas Satversmē paredzētās tiesības. Tāpēc šī norma attiecīgā tika atzīta par spēkā neesošu un neatbilstošu Satversmei. Un šajā spriedumā liekas tik pašsaprotami, bet tai pašā laikā Satversmes tiesa ir uzsvērusi proti, ka atpūta dot iespēju atjaunot enerģiju, darba spējas un arī apmierināt cilvēku ģimenes dzīves un socializēšanās vajadzības. Ir liela nozīme ikviena cilvēka dzīvē, jo tieši atpūta palīdz saglabāt līdzsvaru starp profesionālo, ģimenes un personisko dzīvi, kā arī ļauj izvairīties no darba izraisīta stresa, izdegšanas, negadījumiem un slimībām. Tas nozīmē, ka atpūtas tiesība ir arī tiesība, kas ietverta Satversmē. Un jūsu darbinieki un arī valsts tostarp darbinieki ir tiesīgi izmantot šo savu tiesību uz atpūtu. Tomēr tas ir tikai viens elements no darba un privātās dzīves līdzsvara nodrošināšanas. Nākamajā savā uzrunā es gribēšu minēt tādu interesantu parādību, un es pieļauju, ka šodien arī skatoties uz jums par sieviešu un vīriešu līdztiesībām. Šī lieta vai fenomens pēc savas būtības, protams, laika gaitā mainās. Un man patiesi prieks redzēt jūs lielāko daļu sievietes šeit, jo pēc savas būtības jāatzīmē, vīrieši lūdzu neapvainojieties, jo kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, kā šie stereotipi, par kuriem daudz runā arī mūsu sabiedrība šodien, laika gaitā ir mainījusies. Un jāatzīmē, ka arī Satversmes tiesa, kad mēs vēl tajā laikā nebija sastāvā, vērtēja atsevišķu Stambulas konvenciju normu atbilstību pie attiecīga pievienošanās konvencijas jautājuma, atzīmēja, ka Eiropas kultūra telpā tomēr šie stereotipi attiecībā pret vīriešu un sieviešu lomu mainās. Bet tajā pašā laikā kolēģi, gatavojoties referātam, apskatījos, un patiesībā šī situācija Latvijā joprojām ir salīdzinoši skumja. Kāpēc? Tāpēc, ka kopumā Latvijā ik gadu vairāki tūkstoši sieviešu pēc bērna piedzimšanas neatgriežas darba tirgū. Bieži nevis tāpēc, ka nevēlas, bet tāpēc, ka nav motivācijas un darba kultūras, kas to ļautu. Un patiesībā tas ir milzīgs neizmantots talantu resurss laikā, kad sabiedrībā pastāv uzskats, ka tomēr mums trūkst šīs darba spēks. Kādēļ tas tā notiek? Es domāju, jūs varat padomāt un paskatīties uz savu uzņēmumu, uz saviem piemēriem, ar ko jūs saskaraties ikdienā, bet atkal tas ir tāpēc, kā sievietē pamatā ir tā, kas aprūpē un nodrošina tiesības un rūpes par bērnu, un tādēļ sieviete neatgriežas darba tirgu. Un viens no faktoriem šeit es gribētu atzīmēt, un tie noteikti, es domāju, nebūsiet jūs, kas šodien tiekās un kas šodien runās, ka uzņēmumā nepastāv šāda darba kultūra, kas motivētu darbiniekus, it īpaši kā norādījusi sievietes, atgriezties darba tirgu un ļaut ar kaut kāda zinām veida instrumentiem vai bonusiem atbalstīt šīs vai šo sieviešu tiesības vienlaikus arī īstenot rūpes par bērnu, atrodoties darbā. Es paskatījos arī par sieviešu un vīriešu līdztiesību. Tātad, kā jau teicu, kā mainās Eiropa? Vai Eiropa tiek līdzi attiecībā, pieņemsim, uz iespējām startēt darba tirgu. Nevis atgriezties darba tirgu, bet startēt ar pieteikumiem un kā raugās Eiropas uzņēmumi un vai ņem vai neņem attiecīgi sieviešu un vīriešu līdztiesības pieteikties konkrētam darbam.
Nu, jāatzīmē gan, man izdevās apskatīties jurista profesiju vairāk, pieļauju jums varbūt savi piemēri, lielāko prieku, ja man būtu iespējams palikt un padalīties un paklausīties, es paliktu, bet šodien tiesvedības diena, man jāatgriežas zālē. Bet par juristu profesiju, un tas ir ļoti labs signāls. Ja jūs zināt, Eiropas cilvēktiesību tiesa un Starptautiskā krimināla tiesa ir izvirzītas obligātas prasības no šo organizāciju, tātad no šīm starptautiskajām tiesām, kandidātu atlasē no valsts pieteikt abu dzimumu pārstāvjus. Tātad iekļaut abu dzimumu pārstāvjus. Ja Latvija, piemēram, nākamais pēc 8 gadiem Artūra Kuča vietā atbrīvosies Eiropas cilvēktiesību tiesā, tad attiecīgi valstī kandidāti jāpiedāvā sieviete un vīrietis. Un Eiropas Savienības institūcijās ir tāds vadmotīvs arī jāraugās uz to, lai tiesnešu vidū, tostarp īstenoto šī sieviešu un vīriešu līdztiesība. Un ir arī tādas institūcijas, kurās nav iekļautas kā juridiski obligātas prasības, tomēr labā pārvaldība tiek īstenota un arī šis princips tiek ievērots. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs paveram un dodam un nostiprinām šajā Eiropas kultūras telpā, tostarp arī Latviju, vienlīdzīgas iespējas gan sievietēm, gan vīriešiem. Jāatzīmē gan, strādājot tiesu sistēmā jau ļoti ilgus gadus, ne tikai Satversmes tiesā, bet arī iepriekš Tieslietu ministrijā vadot tiesu sektoru, jāatzīmē gan, ka pamatā sievietes tiesneses ir tās, kuras pilda mūsu valsts pienākumus spriezt tiesu pamatā. Un jāatzīmē gan, ka Eiropas komisija, protams, to neaizrāda, bet dod signālu, ka arī Latvija jāpadomā, ka tiesnešu vidū būtu vēlams arī sagaidīt vairāk vīriešu. Mēs Satversmes tiesā, protams, mēs nevaram ietekmēt procesu, kas notiek attiecībā uz atlasi, jo Satversmes tiesas tiesnešus virza vai no valdības puses, no Saeimas puses vai pati tiesu sistēma, bet tai pašā laikā nerakstīts likums ir, lai tomēr sastāvā, mēs esam 7 tiesneši, būtu arī sieviešu un vīriešu savā ziņā proporcija ievērota. Tālāk runājot par dažiem piemēriem, kas ir ļoti interesanti gatavojoties arī šai uzrunai vai savā ziņā mini lekcijai, apskatījāmies un padomājām par tiem piemēriem, kas var būt citās valstīs. Jo viens mēs varam dalīties ar saviem piemēriem, tas ir lieliski, bet man tā palika atmiņā, paskatoties arī Eiropas Savienības tiesas judikatūru un Eiropas Savienības tiesa, kā raugās attiecīgi uz sieviešu un vīriešu līdztiesībām, un tostarp sieviešu un vīriešu lomu ģimenē. Attiecīgi, kā Eiropas Savienība tātad savu vērtējumu šiem jautājumiem dod. Un viens piemērs Nīderlandes attiecībā uz bērnu dārzu apmeklējumu. Tātad Nīderlandē pastāvēja tāds ilgstošus gadus regulējums, kas ļāva attiecīgi darbiniekiem, kuriem ir bērni, vietas bērnu dārzā. Taču ar vienu nosacījumu, patiesībā 2 nosacījumiem. Viens tiem darbiniekiem, kas ir sievietes, un otrs ļoti retos gadījumos, ja tas ir bijis tēvs, kas ir vientuļš tēvs. Un vienam darbiniekam pieprasījums, tātad bērnu dārza apmeklējumu, tika atteikts pamatoties uz noteikumiem, ka šāds atbalsts paredzēts sievietēm, lai veicinātu viņu līdztiesību darbā. Un beigās Eiropas Savienības tiesa atzina, ka šāds regulējums ir diskriminējošs, jo visi darbinieki atrodas vienlīdzīgos apstākļos attiecībā uz iespējamo nepieciešamību izmantot bērndārza pakalpojumus nodarbinātības dēļ, jo abu dzimumu pārstāvi var saskarties ar līdzīgiem izaicinājumiem saistībā ar bērnu piedzimšanu un aprūpi. Ja? Spilgts piemērs, šķiet ļoti praktisks, bet Eiropas Savienības tiesas atbilde, ka šāds regulējums ir diskriminējošs. Otrs interesants Spānijas piemērs. Mūsu Latvijas gadījumā, es pieļauju, tāda situācija nevarētu veidoties, bet paskatāmies, kā atkal jautājumi attiecībā uz bērnu un sieviešu lomu tiek risināti, attiecīgi domājot par bērnu aprūpi. Tātad Spānijas regulējums paredzēja, ka
Īpaši atvaļinājums bērna barošanai, jeb tā dēvēto zīdīšanas pārtraukumu līdz bērna 9 mēnešu vecumam, var izmantot arī tēvs ar vienu nosacījumu, ka mamma ir strādājoša, ja? Māte ir strādājoša. Un attiecīgi viens nodarbināts tēvs pieprasīja no Spānijas iestādēm, sociālajiem dienestiem attiecīgi izmantot šīs tiesības bērna aprūpei. Taču viņa bērna māte nebija algoti nodarbināta, un darba devējs attiecīgi tostarp arī pārtrauca un atteica šādu pieprasījumu. Un šī lieta bija nonākusi uz Eiropas Savienības tiesu, un, kā jūs domājat, arī šajā gadījumā Eiropas Savienības tiesa ir atbildēja, ka šāds regulējums ir diskriminējošs. Kādēļ? Tādēļ, ka šāds regulējums var izjaukt līdzsvaru, piešķirot vīriešiem pakārtotu lomu salīdzinājumā ar sievietēm tieši saistībā ar to vecāku pienākumu veikšanu. Lūk, atkal sieviešu vīriešu loma, vecāku loma, un mēs atkal runājam par šo abu vīriešu un sieviešu līdztiesībām. Vēl ir daži piemēri, ar lielāko prieku ar jums padalītos, bet skatos, maz nebūs daudz laika, bet par mums, par Latvijas piemēriem. Jūs esat izcili piemēri, no kuriem var smelties. Un man vēl arī pašai ir ļoti izcils piemērs, gan jāsaka ne Satversmes tiesā, bet mūsu kolēģiem Rīgas apgabaltiesā. Varbūt lasījāt, dzirdējāt preses ziņās, ka Rīgas apgabaltiesā 2 dienas atpakaļ tika izveidota bērnu un vecāku istaba. Un tajā ir aprīkotas 2 darba vietas, kur, protams, izņēmuma gadījumos darbinieki kopā ar saviem bērniem var atrasties un veikt savus darbus. Un tas nozīmē, ka šīs arī ir izcils piemērs no tiesnešiem, no tiesnešu puses, ka mēs šos jautājumus, kas saistīti ar darbiniekiem, ar viņu bērnu un atmosfēras labas, saprotošas, kā jūs paši norādījāt, ar mīlestību izturēšanos tiek nodrošināta arī tiesu varā, ne tikai privātajos uzņēmumos. Un visbeidzot ar secinājumiem, ko man gribētos jums nodot no Satversmes tiesas un kāds mans vēstījums šodien būtu. Tātad ģimenē draudzīga darba vide nav atbalsts tikai vienai mātei vai vienam tēvam. Tā ir investīcija visos nākotnes darbiniekos, kas šodien iet pat bērnu dārzos un skolās un redz to, kādi vecāki pārodas no darba. Ja darba devējs šodien pazaudē strādājošos vecākus, rīt viņu bērni nebūs tie darbinieki, kurus varēs viegli piesaistīt. Tāpēc ģimenei draudzīga darba vide nav tikai labvēlības žests, bet gan priekšnoteikums valsts ekonomiskai un demografiskai izaugsmai. Jo katrs neatbalstīts vecāks rada plaisu sabiedrībā un darba tirgū, kas nākotnē nozīmē mazāku cilvēku resursu, mazāku konkurētspēju un mazāku spēju nodrošināt sabiedrības labklājību. Darba devēju spēja praktiski īstenot darba un ģimenes dzīves līdzsvaru kļūst par noteicošu faktoru talantu piesaistē. Un uzņēmumi, kas savlaicīgi jau ir pielāgojušies vai tikai pielāgosies, ir un būs tie, kas ne tikai izdzīvos darba spēka trūkuma apstākļos, bet kļūs par līderiem jaunas darba kultūras veidošanā. Sirsnīgs paldies jums par darbu, ko jūs darat. Īpaši ģimenēm draudzīgajiem darba devējiem un, protams, arī tiem vēstnešiem, kuri atbalsta goda ģimenes. Lai jums veicas. Paldies! Irēna, paldies jums. Jums taču nav ļoti traki jāsteidzās. Tad jānāk atpakaļ. Mēs tiešām zinām un novērtējam arī to darbu, ko jūs jau skrienat darīt. Un es zinu, ka tiešām pienākumi sauc, bet mums ir jāapskatās arī jautājumus, ko mums ir iesūtījuši šodien šeit klātesošie. Piemēram, māsu pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma atlaida, jo darbdevējs vēlējās paturēt aizvietotāju, izmaksāja 2 mēnešu kompensāciju, bet tas neatceļ stresu tagad, kā atrast jaunu darbu. Kā varētu uzlabot to, lai tā nenotiek? Kā jau teicu šajā uzrunā, tā ir tāda darba devēja darba kultūra. Kāda ir jūsu pieeja? Protams, var pastāvēt nepieciešamība, un es nevaru vērtēt katru konkrēto situāciju. Kaut kur noteikti ir zināmi apstākļi, kāpēc šādas veida situācijas veidojās. Bet atbilde ļoti vienkārši darba kultūra un jūsu paradumu maiņa
Es pieļauju, tas nav attiecināms tieši konkrēti uz jūsu gadījumu, uz jūsu situāciju, uz jūsu uzņēmumiem, bet tiem, kuri šādu darba kultūru vēl nav izveidojuši. Ar cilvēku cieņu un ļaujot šim cilvēkam, protams, izmantot savu brīvību, sameklēt, atrast nākamo darbu, potenciālo darbu. Un tam jānotiek secīgi, pakārtoti, informējot un vēlams ne tikai kā to paredz darba likums, kur ir obligātā prasība, bet jau laikus. Jo es pieļauju, plānojot dažādu veidu reorganizācijas, cilvēku resursu samazināšanu, uzņēmums un uzņēmuma vadība ļoti labi un jau laicīgi zina, kā un ko tā pārstrukturēs, var pārveidos, un attiecīgi tā ir tiešām darba kultūras maiņa, lai cilvēks varētu paļauties, kā gadījumā, ja tomēr sekos kāda zināma atlaišana, tas notiek laikus, ar cilvēku cieņu, kā jau teicu, ko paredz Satversme, un ļaujot cilvēkam bez stresa veidot savu tālāko dzīvi un karjeru. Jūs savas lekcijas laikā tiešām aktualizējāt vairākus, es domāju, būtiskus, svarīgus jautājumus Latvijā. Šeit arī kāds iesūtīs jautājumu, kā sievietei aizsargāt sevi darba intervijās, kad viens no vērtēšanas faktoriem ir ģimenes stāvoklis un bērnu vecums. Droši vien arī tas, vai sieviete, piemēram, ir vecumā, kad varētu būt bērni. Es gribētu teikt, ka šādai prasībai nevajadzētu būt intervijās. Kā jau teicu, mans uzsvars arī šeit un vēstījums jums un sievietēm, kuras dodas intervijās, runāt par sieviešu un vīriešu līdztiesību pastāvēšanu un neatkarīgi no tā, vai tev ir ģimene, vai tev nav ģimene, vai tev ir bērni vai nav bērni, tev ir tiesības līdzvērtīgi būt darba tirgu. Un starp citu, es tiešām nenorunāju visu, neiedevu jums visus galvenos atslēgu vārdus attiecībā uz Eiropas Savienības regulējumu, bet kas ir būtiski, kā Eiropā ir pieņemta darba un privātās dzīves līdzsvara direktīva, īpaša direktīva, kura uzsver individuālas tiesības. Un šajā direktīvā ir pateikts, kā sievietei, tāpat kā vīrietim, ir vienlīdzīgas tiesības iestartēt darba tirgū, tā jābūt un īstenot savu karjeru. Kā jūs sacījat, arī jautājums no manas puses, vēl pirms gadiem ārkārtīgi aktuāls temats, par ko mēs daudz arī Latvijā diskutējām un runājām, ir par vienlīdzīgām tiesībām uz vienlīdzīgu atalgojumu. Tas ir temats, kam mēs nepieskārāmies, bet kā jūs sacītu, cik tas ir šobrīd aktuāli, jo tas ir jautājums, par ko arī Sabiedrības integrācijas fonds runājas arī iepriekš, un tas ir svarīgs jautājums arī Latvijā. Jūs arī minējāt, ka dati arī rāda, ka sievietes bieži vien uzņemas tās lielākās rūpes, bet atalgojuma pozīcijās tas mēdz būt arī citādāks. Jā, mēs būtu visticamāk praktiski tā arī ir, bet vēlreiz es to no savas puses neatbalstītu. Ja šāda veida prasība, konstitucionāla sūdzība, nonāktu kādas tiesas redzeslokā, es nevaru runāt par savu tiesu, bet kādas tiesas redzeslokā, tas būtu pirmais un skaļais signāls vai sarkanā zīme vai sarkanais signāls tiesnešiem, kam jāpievērš uzmanību. Jo, kā jau teicu, Satversme sargā sieviešu un vīriešu līdztiesību. Jūs minējāt, ka tīm Spānijā, kā juridiski korekti būtu jārīkojas Latvijā šādā situācijā? Arī tāpat. Tātad Spānijas regulējums, Eiropas Savienības tiesas spriedums jau ir precedents, judikatūra un saistoši ne tikai Spānijai kā valstī, bet attiecīgi visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Un, ja Latvijas situācija veidojas, tātad tas ir pretrunā Eiropas Savienības tiesībām. Un visi līdzekļi vai nu vērsties tiesā, vai attiecīgi norādīt vai runāt ar darba devēju, ka tas ir pretrunā tiesībām. Ja? Un te ir vēl jautājums, kāda tad šobrīd ir tā dzimuma proporcija tiem 7 tiesnešiem? Jā, paldies par visiem jūsu jautājumiem. Es tagad runāju paralēli skaitījumu. Šajā sastāvā mēs esam salīdzinoši jauns sastāvs. Mums nomainījušies 3 tiesneši gada laikā. Tātad mūsu proporcijā ir 4 sievietes, 3 vīrieši. Bet iepriekšējā sastāvā bija otrādi. Bija 4 vīrieši, 3 sievietes. Un patiesībā šis sastāvs ir pirmais tiesas vēsturē, kur ir ar +1 ir sieviešu pārsvars. Jā, bet vēsturiski ir bijis vienmēr vīriešu pārsvars. Tā mums veicas. Sirsnīgs jums paldies. Liels paldies un veiksmīgu darba dienu. Paldies!